Sveiki atkal visiem. Šodien ciemos Mercedes. Tā te varbūt labāk. Tik sarkans nav bijis, man sen neviens. Tā, katrā ziņā to visu mēs neremontēsim. Jā, doma ir tikai samainīt automātiski jāatomkārbā eļļu, filtru un apstīties, kāpēc nestrādā centrāla atslēga. Jā. Bet, šeit ir tā transmisija mums ir. Kaunts mums ir. Ļoti daudz ir saglabātās. Tā, tekošā. Ko? Tiksim galā to, kas mums ir pa uzdevumu dots, tekušas virozācija. Konfigurācijas. Tekošā. Te būs ko paņemties. Ko? Dzēsīsim visas laukā, un tad skatīsimies tās, kas mums interesē. Tātad man ir CDI Mercedes, jā, E220. Ir tāda problēma. Nestrādā centrālā atslēga, jā, tātad paņemam, nekas nenotiek. Nomirgo. Izrokot visu internetu, neko prātīgu neatradu, bet braucot atslēga aizslēdzās, kļūdas vispār bija tur daudz dažādas, jau tur rādīju. Bet nekad neiedomājos izmantot mākslīgo intelektu, un ko viņš man rāda. Vienkārši Google ierakstīju. Ja. Tātad stātiem vagons nestrādā centrālā atslēga. Viņš mums te smuki iedod šādu te informāciju, ja. Vadi pušu pastiprinātās beigas, un svarīgs tests, pieiet pie pašām vadītāja durvīm, pievērsiet pulti pret melno lodziņu un pārbaudiet. Ņemam pulti, ejam. Kur mums ir lodziņš, pults, jā, pieliekam. Un kas mums te notiekās? Jā, tātad viss mums strādā. Vaļā. Pat attālums var būt šāds. Durvis ciet. Durvis vaļā. Un attejam tālāk. Mums nekas nenotiek. Tātad problēma mums būs bagažnieka radio modulī, tur kaut kur iekšā. Ko tālāk varu neburties? Tā kā, paldies mākslīgam intelektam, kuru meklēt vainu, un īstenībā iedeva diezgan daudz informācijas. Te var tipiskie defekti, kur meklēt vainu, antenas pasmas drošinātājs pārbaudīja, jo pirms tam saimnieks pārbaudīja. Pārlūzušie vadi, universāla slimība, bojāts pastiprinātājs, atrašanās vieta, atrod pagrāk augšpusē virs stikla zem apšūma vai pilārā aizmugurējā statnē. Jābūt redzamām zaļganām korozijas pēdām.
Vai mītrums modulis ir jāmaina vai jāpālodē. Signalizācijas sirēnas savienojums. Priekšējā riteņa arkā. Oriģinālā. Aiz plasmas aizsarga. Satura autonomu akumulotoru. Neatradu. Priekšas kreisajā arkā neatradu viņu. Tas varētu būt vecākiem moduļiem. Kā pārbaudīt, ko darīt? Jā, baterijas. Kura gada? Tātad, nu ko? Tehnoloģijas mums attīstās. Nu ko? Pulci pārbaudīta. Es jau te launčam atjaunoju atslēgus, ja? Pēdējo versiju. Ups, ok. Ja, tad ko viņš man te tagad spiež lampas pie tā, tad atjaunoju atslēgu lasīšanu, pārbaudīsim arī atslēgu tūlītās uz pults. Tā. Nu, tā tad redzam FSK 434,28 MHz. Pults mums arī strādā. Ja. Nu, vēlreiz uzspiežam. Tā man te priekšā bišķi gaisma. Ir. Viss strādā. Pults strādā, dators strādā. Mākslīgais intelekts strādā. Nu, ko šodien neķeršos, rītdien darbošos pie antenas. Tā tad ir otrās dienas rīts, ķeramies pie Mercedesa, meklēt radio kanālu, kurš mums atbild par atslēgas uztveršanu. Pēc mākslīgā intelekta domām viņam jābūt šeit. Nu, vadi es stipri šaubos, kā varētu būt pušu. Ļoti baigi negribētos ticēt, jo te tas locījums ir diezgan tāds labs, bet jau šaļā skatīšos, ko mēs tur varam pārbaudīt. Visi šausmīgi lika iekšā šīs te standziņas. Nu, nenocietots es arī pasūtīju, un rekur podziņas, kā tā mums te tagad iet. Tā tad ieliekam iekšā. Nu, vienkārši superīgi. Jā, sūtīju Temu, jā. Kņopes, ja, rekur viņas ir, ko vilkt ārā. Jāpiešaujās. Arā. Klikt. Lētas, jā. Smuki aizaitējam. Tā. Ups, un vilkam ārā. Tā tad. Rekur. Likt. Nu tā. Nu ko, jauksim vaļā, meklēsim moduli. Turpinam izmantot mākslīgo intelektu. Es īstenībā esmu diezgan šokēts par viņu. Meklēju radio antenas modeli, jā. Tātad te ir smuki aprakstīts viņš. Bagažnieka vāka augšpusē visbiežākā vieta. Ir aizmugurējā stiklā, jā, kā piekļūt. Un, protams, man vienmēr kā veicās. Pirmajā video, kur man bija, ka signalizācijas tauri priekšējā kreisajā ratā izjaucu. Nav. Tālāk es saprotu, kad ir aizmugurē antenas visas, jā. Izjaucu bagažnieka vāku. Viņam būtu jābūt šeit. Nav viņa. Un es saprotu, ka vienmēr zakon, tā sakot, tāds īstais likums. Un te jau esam izjaucis jau pussalonu. Un lūk, kur viņš pie griestiem augšā arī atrodas. Tā. Aizsim gaisma kaut kāda, jā. Tā tad. Lūk, kur modulis ir. Vēl pārbaudīšu pēc. Nu, ir 29,89, jā. Un reku ir vadiņi. Jā, reku ir 3 šteiki, ko raksta. Tātad jāpārbauda plus mīnus un signāla vāds, lai viņš darbojās. Viņš varētu nedarboties. Pirmais barošana. Nu, un tad tālāk, es nezinu, jo drošinātājs man ir vesels. Parasti iziet no ierinda šie te antenas bloki.
Nu, ko mēģināšu saprast, kā pārbaudīt signālu, vai viņš vispār nāk ārā no tā bloka. Nu, ko jo tālāk, jo trakāk. Atkal izmantojam intelektu. Intelekts man saka, ka parošanās acīs sarkans ar zeltainu strīpu. Jā, masa zemējums, tas ir skaidrs. Zils vats mums ir, nu, jā, tur viņš mums ir, jā, ir zilgans. Jā. Tātad sarkanai jābūt mums ir barošanai, masa viņam ir tur kaut kur uz korpusu, kur pieskrūvēts. Ja. Tā kā, un kas mums notiekās? Numur 8 drošinātājs. Te mums viss ir kārtībā. Bet šeit mēģināšu kaut kā. Nofilmēt, šķībi greizi, nepareizi, sarkanais vats, jā. Un man nav barošanas šeit, jā. Tātad spuldzīta nedeg. Kaut kā baigi neticās, tas viss pasāciens, jo barošanas vats it kā ir te pa stingru novilkts uz leju. Jā, nu nezinu, godīgi sakot, es meklēšu viņam otru galais drošinātāja bloka. Varbūt nejauši ir izkritis kaut kāda štekdoze, jo, nu, pušu vadus te neticās, locījumu nav. Kaut kā nevajag, lai gan Mercedes fórumā rakstīts ir, kā tur mēdzot šis vats pārplīst. Tātad ir kaut kāds uzstādīšanas vai kaut kāds brāķis, nu ko? Rokam ir drošinātāja blokam otrā pusē, tur jābūt zaļai štekdozē, tādu pašu vadu, un tad vienojam vaļā, un ar kābeļu treki braucam skatāmies. Nu tā. Ko es izdarīju? Es tur aizmugurē piespraudu reku adatu sarkanajā dzelteno vadu. Mercedes fórumā tur ir rakstīts, ka tur ir zaļa štekdoze, viņa tur tāda arī ir. Un kas mums notiekās? Mums spuldzīte deg. Un tagad, lai pārliecinātos, ka tas tiešām ir tas 8. drošinātājs. Kurš mums atbild par radio antenu. Kur viņu... Kur viņš ir? Nu, raušu ārā un skatāmies uz ir. Tad viss ir pareizi. Mercedes fórumi nemelo. Barošanās vats ir. Tātad un tagad piespraudīšos vēlreiz augšpusē ar otru adatiņu drošības pēc. Nu, vai šādi te. Var redzēt, nevar redzēt. Tad radatu piespraudos un spuldzīte mums nedeg. Nu, tā tad mākslīgam intelektam ir taisnība, ka pārtrūk šis te barošanas vats. Bet, nu, kā sakot, viņš mums iet. Ja, tātad bunte mums rekur ir. Viņš iet, reku te patās lejā buntē, viņa ir notīta, noizelēta un smuki aiziet uz augšu pie sienas. Tātad ir jautājums, kāpēc nav barošanas? Ja tā būtu varbūt, nezinu, kam citam mašīnas, droši vien, ka vienkārši, kā daudz tur arī raksta formos, aizvilktu vienkārši jaunu barošanas vada. Bet tā kā šī mašīna cilvēkam, kurš man glāb reizēm dzīvību un veselību, es domāju, ka vajadzētu atrast cēloni. Es nezinu, vai es tur varēšu atvienoties. Mēģināšu atvienot, negribas tur tos visus barošanas raut vaļā.
atvienošu tekdozi un ar kabeļu trekeru zvanīt un mēģināt atrast vietu, kur viņš ir pušu. Nu, tagad liekam ar 2 aparātiem uzliku multimetrus. Tātad vats nezvanās. Kabeļu trekerus, kas notiekās? Tātad signāls ir, braucam. Ir. Tātad par multimetru mums signāls nāk, ja? Jā. No. Tātad te kaut kur te ir. Un te kaut kur jau vairs. Tātad šeit mums vēl ir. Tā. Jāskatās kaut kur šī te sektorā. Pielikšu multimetru. Un kustināšu buntes un skatīšos, varbūt uzķersies. Nu tā, nepagāja ne 2 dienas. Mans, tā sakot, kabeļu trekers palīdzēja. Pareizi viņš norādīja, ka problēma ir. Tā varbūt kaut kā uzlikšu te gaisma. Uzmetīšu šādi te. Ja, tā tad izrādās, ka tomēr Mercedesiem arī problēmas. Labi, ieslēgšu varbūt zipspūdzi. Nu, bišķi apgaismums. Tātad, kur ir problēma? Kabeļu trekers man parādīja, jo bunte piesaitēta. Viss ir ļoti kvalitatīvi, ja? Nekam nevajadzētu būt. Tātad, mēģināšu uzstutēties. Tā, šādi te kaut kā no augšpuses. Ja, bunte mums ir. Tātad, sarkanais vadiņš. Mums rekur viņš, tātad rekur šeku, viņš mums nāk, ja. Tātad es attinu vaļā izolāciju. Ja. Tātad paraustot šeit man nekas nenotikās. Paņēmu bunti, attinu izolāciju un sarkanais, rekur mums te viņš ir, un lūk, valā! Kas mums izrādās? Uz tā F8 drošinātāja. Lūk, ir savienojums. Vācietis ir uzlicis. Lūk, visa problēma. Tātad, kas mums šeit ir? Mums pienāk no drošinātāja un aiziet augšā uz antenes moduli un aiziet uz vēl kaut kādu, man liekas, radio antenes moduli. Ja, jo radio arī kā slikti skan. Un lūk, ir 3 vadi savienoti vienā buntītē. Tā kā, ja kādam Mercedesam ir, tad rokamies šeit bagažniekā. Lūk, nu ko, taisam šeit, satīram, apstamies kādu vadu kvalitāte, droši vien, ka salodēsim, noizolēsim, nu, un tad vajadzētu darboties. Un tad jau samainīt ātrumu kārbu automātiskai eļu, tas jau būs kā saldais ēdiens. Nu tā. Nu tā, lodējums sanāca labs, vadi vēl nav sapūši, tad uzvilksim termo kimbriku. Tā kā mums ir salons, šis te ir ar līmi, nosildīsim tūlītās, ja. Tad pastīsimies, kā mums te viss ir. Man ir šāds te mazais fēniņš, ir neko, ēti strādā.
mīksts. Nospaidīsim. Salīmējās ritīgi. Nu, salonā sausā vietā vēl nāks auduma izolācijas lenta virsū, bet tas ir sīkums. Man tagad interesē, kas notiksies. Bagāžnieks gan ir vaļā, es nezinu, vai strādās vai nestrādās, bet nu spiežam uz pults un klausamies. Bagāžnieks vaļā. Nē, man ir barošanas. Vai, man tak pirmais vadi jāpievieno, tad es varu pārbaudīt. Nu tā, pirmo piegāju man nekas nesanāca, izrādās, ka pultī pa nakti stāvot garāžā baterijām iemeties bija, tā sakot, mitrums vai kas, bet, nu, tagad mums viss te čikt ir, strādā. Atveram, slēdzās, pārējām tālāk, bagāžnieks pat vaļā ir, jā, tad radio kanāls, jā, tāpat no šejienes ir vaļā. Es domāju, ka esmu nopelnījis pusdienās kafijas pauzi, bet vēl viena problēma jāsameklē kāds speciālists, jāpierunā, kurš šito visu bardaku tagad savāks kopā. Nu, gluži klientam šitāda mašīna atdot nevar. Bet priecē tas, kā ir rezultāts, jā. Klikt, klakt, strādā. Bet, ja kādam pazūd Mercedesam šis te radio kanāls, tad rekur pieliekot atslēgu pie šī te devēja, viņš pados signālu arī caur infrasarkano, ja? Tātad klikt, ciet un klikt vaļā, ja? Tā kā Mercedes pa visu ir padomājis. Jebkurā gadījumā nekas traks. Nu, finišā, ko varu teikt pa Mercedesu, plasmasi man nekas nenolūza. It kā viss atnāca vaļās, atskrūvējās. Priekš 2004. gada mašīnas, teikšu, ka ļoti labā stāvoklī. Visi vadi ir notīti, nostrādāti salīdzinot ar jaunajām mašīnām. Kvalitāte ļoti laba, savienojumi ļoti labi. Jā, tā kā te arī zem vāka viss ir ļoti feini. Jā, moduļi daudz. Bet, ja ir datu bāze, protams, ja strādā speciālisti, teiksim, uz kaut kādu mašīnu, nu, jāpērk kaut kāda licencētā data bāze. Man tikko bija workshop data, jāatjauno licenze, ķīniešu autodatā schēmas bija, bet nebija, teiksim, tādu sīkumu. Bet mākslīgais intelekts ļoti labi palīdzēja, es izmantoju šoreiz Google un iedeva, uz katru jautājumu iedeva atbildes, daudz maz iedzīgas, lai gan arī varianti ir, jā. Signalizācijas kreisais priekšējais rāds tauri tur iekšā, jā, tad ir stiklā, un variants ir kreisais augšējais stikls, jā. Nu, tātad es it kā sāku no rata, un tomēr dabūju aiziet līdz augšējam šim te blokam, kurš atrodas tur, jā. Nu, varianti. Nu, kā ir, tā ir. Un vadus parasti saka, ka šeit pušu man izrādījās lejā vienkārši ir 3 vadi vienā savienojumā bija pušu. Nu, jebkurā gadījumā informācija ir, tad varam meklēt. Nu, tā lielumā. Tagad viss jāsavāc kopā, jāpadzer kafija, jāsamaina automātam filtri skārbā eļļa. Nu, domāju, vakarā varēšu atdot klientam mašīnu. Tā, ko var izdarīt viens vadiņš? Palika tikai dažas kļūdas, kas uz mani vairs neattiecās pagaidām. Radio skan, atslēga strādā. Atliek tikai pārbaudīt kārba eļļas līmeni un uzlikt blombi.
Nu, viss.